Elektriski pikapi pie mums joprojām ir eksotika. Vai nu to nav vispār, vai arī tie ir ļoti dārgi. Un te uz skatuves parādās bijušais Sangyong, jeb kā tagad saka KGM, kurš ir uzbūvējis elektrisku pikapu Musso EV par apmēram 50 000 eiro. Pikapa tehniskie parametri un veiktspēja vairāk atbilst tādai kā atpūtas mašīnai, nevis īstam darba zirgam, bet jūs zināt, cik šim automobīlim ir zirgspēku? Vairāk nekā 400. Mums jau salonā visi noslēpumi nāk gaismā, tāpēc, ka te mēs redzam, šī automašīna ir uzbūvēta no KGM Torres, kas ir parasts crossovers. Tātad šis mums ir crossovers ar kravas kasti un arī ar crossover piekari, tātad tā automašīna brauc līganāk par klasiskajiem pikapiem. Sniedzamība labos laikapstākļos var sasniegt arī 400 km. Tagad mums ir 90% un vairāk nekā 300 km.